Šonadēļ beidzot izdevās panākt vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem par prasībām 2009. gada budžeta grozījumiem. Valdība arī sagatavoja attiecīgos grozījumus, paredzot budžeta deficīta samazināšanu par 500 miljoniem latu un panāca vienošanos ar sociālajiem partneriem - ar Darba devēju konfederāciju, Brīvo arotbiedrību savienību, Pašvaldības savienību, Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Pensionāru federāciju. Tāpat šonadēļ tikos ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Barozo un komisāru Almuņu, kurā viņi pauda viedokli, ja šī 500 miljonu pakete tiek pieņemta un ir izveidots vidēja termiņa plāns, kā mēs samazinām budžeta deficītu līdz 3%, tad mēs turpināsim saņemt starptautisko aizdevumu. Diemžēl dēļ saspringtā darba grafika Finanšu ministrija izplatīja nesagatavotu dokumentu, kas radīja ļoti daudz spekulāciju un satraukumu savā sabiedrībā, par ko Finanšu ministrijai ir izteikts stingrs aizrādījums un uzdevums turpmāk komunikācijā balstīties tikai uz pārbaudītiem un sagatavotiem dokumentiem. Nākošnedēļ galvenie lēmumi ir jāpieņem Saeimā attiecībā uz šī gada budžeta grozījumiem un vidēja termiņa stratēģiju par budžeta deficīta samazināšanu. Tāpat nākošnedēļ ir plānota Eiropadomes sanāksme, kurā bez parastās dienas kārtības mums ir jāpārliecina Eiropas komisija un dalību valstis par Latvijas ekonomikas stabilizācijas plānu. Tas faktiski ir mans svarīgākais uzdevums šajā Eiropadomes sanāksmē. Protams, pieņemamie lēmumi ir ļoti smagi, un te lielā mērā mēs cīnāmies ar trakno gadu bezatbildīgās politikas sekām. Bet attiecībā uz tiem, kas aicina uz masu protestiem, es ļoti ceru, ka šie cilvēki apzinās savu atbildību un aicinu cilvēkus neļaut sevi izmantot spekulācijās.